Man šodien ir tā privilēģija un iespēja no sākuma prezentēt savu 3. grāmatiņu. Un viņa saucās ar tādu īpašu nosaukumu Jaunas zemes kreacionisms. Un tā ir mana 3. grāmata. Tā ir mana 3. grāmata. Tā ir tāda Dieva žēlastība un privilēģija, kā tas ir rakstīts Korintiešu vēstulē, lepoties un visiem stāstīt tikai pa vienu vārdu. Pārējie mazāk, bet par vienu vārdu viņš saka, jūs varat lepoties, un tas ir Kunga Jēzus Kristus vārds. Un katrā no šīm grāmatām es lepojos un sev un savai tautai stāstu par Jēzu Kristu. Un šīs grāmatas, tā kā otrajā pusītē, es saku, kad savā 1. grāmatā es aprakstu, ka Jēzus Kristus nekad dzīvē nelietoja alkoholu un narkotikas nelietoja. Un pat Golgātas krustā viņš atteicās lietot alkoholu kā līdzekli, kas mazinātu viņa sāpes par mums. Viņš pat tur nelietoja alkoholu. Un lasot, iepazīstoties ar Jēzus dzīvi, daudz latviešu tautas pārstāvi Kārlis Ulmanis, Juris Neikens, Apsīšu Jēkabs, arī Anna Brigadere, viņi nekad nepieskārās alkoholam. Viņi alkoholu turēja maksimāli tālu no savas dzīves. Ietekmējoties no Jēzus, no tā, kas rakstīts evaņģēlos par viņu. Tā bija mana 1. grāmata, kur es fokusējos uz Jēzu. 2. savā grāmatā es jau paņēmu mūsu tautas vēsturi, un tad es lasītāju iepazīstinu, kā mūsu tautas vēsturē labākie mūsu tautas pārstāvi, kā viņi iemīlējās šī Jēzu. Un ka viņi Jēzu Kristu ieraudzīja Dieva dēlu, Dievu un pestītāju, kas ir radījis šo pasauli un kas viņiem ir ļoti svarīgs dzīvē, kā lielākā vērtība. Un viens no kristiešiem, ko es pieņemu, tas ir Krišāns Valdemārs, jums labi zināms, Attis Kronvalds un dažādi politiķi un zinātnieki un mācītāji un dzejnieks, es esmu pieminējuši šī grāmatā. Tātad, kā Jēzu Kristu iemīlēja mūsu tauta, un savā 3. grāmatā es atkal runāju par Jēzu Kristu. Un šoreiz Dievs jau ilgus gadus ielika manā sirdī tādu jautājumu, kā te radās visa pasaule, kā radās dzīvība, kā radās pirmie cilvēki, dinozauri, planēta, saule, mēnesis, zeme. Un es ilgus gadus pētīju šo jautājumu, un Dievs iedeva man izdevību un žēlstību visu to apkopot vienā grāmatā un prezentēt šo savai tautai. Un tā galvenā tēze, protams, ir, kad Jēzus ir visu radījis. Ja? Jēzus ir radījis zemi, pa kuru mēs staigājam, sauli, mēnesi, gaisu, kukaiņus, putnus, kokus, visu pirmo, kas bija, to viņš ir radījis. Ar ko šī grāmata ir unikāla un ar ko viņa atšķirās no visām pārējām grāmatām, kas ir latviešu valodā. Jūs nevienā grāmatā neatradīsiet tik daudz kopā kristiešus. Nevienā. Varbūt enciklopēdijās kaut kur. Ja, bet es sakopojos vienus no tādiem, jo katram autoram ir savs mērķis un savs tas nolūks, kāpēc viņš raksta grāmatas, bet es tieši uz personībām gribēju fokusēties. Es sarindoju visus lielākos kristiešus un zinātniekus un arī citus domātājus vienā grāmatā, kuri tad arī domāšu par tiem pašiem jautājumiem. Un kuri atzīst, ka Jēzus Kristus ir visu radījis. Ja? Un tas ir pirmais, ka tur ļoti daudz kristieši ir, kas ticēja Bībelē, kas pētīja šo pasauli un kas mīlēja Jēzu. Otrs, ar ko šī grāmata atšķirās no daudzām, gan arī visām, ne visām, bet principā no 99% grāmatu latviešu valodā, ar ko saturā. Kas ir pirmais?
Jēzus Kristus, nekur jūs tādu neatradīsies. Enciklopēdijās, kaut kur par izcilām personībām. Jēzus Kristus kaut kur pa vidu ielikts, pa viņu uzrakstīts tik. Tas ir negodīgi, un tas tā nevajadzētu būt. Ja? Un kam ir jāmācā, kā pareizi rakstīt grāmatas tautai? Draudzēji jāmāca, pareizi. Mums ir jāmāca, mums ir dots uzdevums, mums ir jāmāca tautu, kā pareizi rakstīt grāmatas. Nu, lūk, es arī mācu. Jāsāk ir ar Jēzu Kristu. Jāsāk ir ar Jēzu Kristu. Un viņš ir tādā kompānijā, kur šeit ir teologi labākie, mācītāji labākie, zinātnieki labākie. Un viss uz viņu fokusējās. Un Jēzus Kristus kā cilvēks, kā Dievs, viņš arī mācīja par radīšanu. Viņš atsaucās uz Mūzes grāmatu un teica, viņš ir vienīgais no šitā te visa saraksta, un vispār no visiem mums, viņš ir acu liecinieks radīšanai. Viņš bija kā Dieva dēls, kas radīja šo pasauli, un pēc tam kļūstot par cilvēku, viņš jau zināja to, ko Mūzes uzrakstīja, ka tā ir absolūta patiesība par viņu, jo Mūzes jau par viņu rakstīja. Par ko tad citu Mūzes rakstīja? Ne pa tevi, ne pa mani, pa Jēzu. Ka Jēzus visu radīja. Un viņš teica, Mūzes, labi pierakstīts. Ja? Ir. Un, protams, un šeit labākie Mārtiņš Luters arī tāpat saprata, kad Bībelē taisnība un ka Jēzus visu radīja. Un zinātnieki tāpat daudz, piemēram, bioloģijas pamatlicējs Kārlis Linnējs, kurš bija lielākais eksperts tajā laikā pa augiem un arī par cilvēku anatomiju, profesors Zviedrijā. Viņš arī pateica, Jēzus radīja. Tad vēl bija tāds Žans Henri Fabrs, kurš pētīja kukaiņus, pētīja, kāda vaboli, kāda lapsene, kāds zirneklīts, Un viņš ar Darvinu sarakstījās. Viņš teica, Darvin, kuku. Viņš teica, bet mans Jēzus to visu radīja. Darvins vispār nepiekrīt. Viņš ir viens no tiem radikālākiem zinātniekiem, kas pasūtīja Darvinu ej tālāk pie citiem meklē atbalstu savai teorijai. Tad arī tāpat Džons Ambrose Flemings, elektrodinamikas pamatlicējs. Cilvēki, kas dažādās jomās bija speciālisti, viņi lasīja Bībeli, pētīja šo pasauli un saprata, ka Jēzus visu radīja. Par to ir šī grāmatiņa. Un, protams, tad, kad mēs visi atveram Bībeli, bez jebkādām, palīgi ierīcēm un komentāriem un enciklopēdiem, vienkārši kopā ar bērniem vai kopā ar studentiem vai kopā ar vecmāmiņu lasam Bībeli. Bībele, tur ļoti daudz runā par skaitļiem, ja, par chronoloģiju, tur ir skaitļi minēti. Un mēs, lasot Bībeli, esam saprat, ka šī zeme nav zem tik veca. Izejot no paša Bībeles teksta, šī zeme nav veca. Nevar šeit atrast, ka Bībelē pat ir, 10 vai 20 tūkstoši gadus nav. Tur ir skaitļi, kas tev liks pieturēties pie ļoti jauna zemes vecuma, ja tu uzsicies šai grāmatai. Un visi, kas lasīja šo tekstu, pats Jēzus Kristus, Mārtiņš Luters, Džons Veslijs, ja, kurš bija metodistu, baznīcas pamatlicējs, kurš teica, kad Bībeles teksts norāda, ka zeme ir jauns veidojums, Gottfrieds Friedrichs Stenders, mācītājs, zinātnieks Latvijā, visu laiku uzsvēra, zeme ir jauna, Jēzus radīs šo zemi. Neatradīsiet, Bībelē nav, Bībele vispār jums nepiedāvā nekādu citu ieskatu un par zemes un cilvēks vecumu. Viena no lietām, kam es savā grāmatā tur nepieminu ne formulas, ne skaitļus, es tikai apkopoju to, ko es pats saprotu, un vairāk tādu teoloģiskos argumentus. Tad, kad mēs skatāmies uz Bībeles chronoloģiju, tad šeit ir Skaligers. Ja? Tad, kad jūs atvērsiet enciklopēdijas, tad viņš ir visas zinātniskās pasaules, jeb sekulārās zinātniskās chronoloģijas pamatlicējs. Viņš paņēma Bībeli, viņš paņēma eģiptiešu rakstus, babiloniešu rakstus, dažādus vecos manuskriptus, visus rakstītos dokumentus, kas bija uzrakstīti. Un viņš pētīja dažādu tautu chronoloģijas, un viņš pateica,
Nē, Bībelē, tikai Bībelē ir visa patiesība. Visi pārējie tur ir dažādām kļūdām un neskaidrībām. Un tāpat arī profesori, piemina Leopolds, vecās derības profesors, kas arī pētīja Bībeli un atsaucās uz citiem profesoriem un teica, nē, zeme ir jauna un to radīs Jēzus Kristus. Un viņi norāda, kad eģiptiešu, tas vēsturnieks Maneto ir kļūdījies, ka daudzi teologi ir kļūdījušies, kas piedāvā tur kaut kādus, saka, ka Bībele par šajā jautājumā neko skaidru nevar pateikt. Nē, Bībele var pateikt. Un viņi pasaka, ka Bībele ļoti skaidri šajā jautājumā, ka zeme un cilvēks ir ļoti, ļoti jauni radījumi un veidojumi. Un mēs blakus Bībeles kronoloģijai, pasaules radīšana, Nosa, plūdi, Jafets. Tālāk ir pēc kaut kā ap 1000 gadu pirms mūsu ēras šeit arheoloģiski Dāvida nama paliekas. Tad tālāk ir, Ištastāra vārti no Babilonijas impērijas laika. Mēs šeit, ja iet Bībeles kronoloģiju, tad daudzi speciālisti, viņi šitien te paralēli var pateikt un pateikt, kā visa paralēlā pasaules vēsture notika. Jā, tad, kad bija Noasa plūdi, principā, un tad izdzīvoja 8 cilvēki, viens no tiem bija Jafets, un daudzu tautu iesākumi, jā, vai tie ir grieķi, vai tie jaunieši, vai citi, viņi saka, mūsu ciltstēvs ir Jafets. Viņi visi, saprotiet, visi velk uz Bībeles tekstu. Ja, un tāpat tās arī, tad kad iet jau Ābrahāms, Jozua, mēs varam pateikt, kādi tur Eģiptes faraoni bija tajā laikā paralēli. Ja, tad, kad bija Dāvids, kādas tur bija impērijas. Un piemēram, tad, kad valdīja, mēs lasām Bībelē par Danielu, par Esteri, un paralēli mēs varam iet Asīrijas, Babilonijas un Persijas impērijas. Visu to caur Bībeles tekstā kaut kas arī pieminēts no pasaules vēstures, bet ne viss. Bet Bībelē viss ir visunikālākā chronoloģija. Un to jums ir pateicis tas cilvēks, kas līdz pamatus chronoloģijai. Viņš ir sekulārās chronoloģijas pamatīcējs, un viņš nozīmē, ka tas ir fundamentālākais pētnieks ir bijis. Ja? Ejam tālāk. Absolūti viss liecina par radīšanu. Absolūti viss liecina par radīšanu. Un es arī daļai pieskaros savā grāmatā dažādiem speciālistiem. Vienalga, ko tu paskatītos. Vai tu paskatītos uz bioloģiju, vai ekosistēmu, vai uz, nosauksim to pa mājdzīvnieku. vai uz dzīvniekiem. Jūs saprotiet, tad, kad mēs šodien skatāmies dabā un uz dzīvniekiem, viss ir sadalīts. Saprotiet, viss ir cilvēki, dzīvnieki, daba. Vispār no muļķīgās evolūcijas teorijas vispār nekā nav. Jā, viss liecina, kad šai grāmatā un šim sižetam var uzticēties. Un tāpat es savā grāmatā arī pieminu tādu zinātnieku garām ejot James Tours. Viņš ir dzīvs, viņš ir viens no pāris gadus apkaļ, viens no 50 ieteikmīgākajiem pasaules zinātniekiem. Viņš ir top eksperts un profesors ķīmijā un nanotehnoloģijā. Patenti, visu kaut ko izgudrojis. Un viņam ir video, viņam ir semināru, un viņš visus šos neticīgos ateistus un evolucionos visu aicina nākam diskutēt. Jūs sakat, kad dzīvība ir nejauši radusies, un visi mutes taisa ciet, jo viņš pārzina ķīmiju. Viņš pārzina, cik sarežģīts ir kodols, cik sarežģīti ir visi organīdi, kas ir šūnā, vai tā ir pati membrāna, vai tas ir DNS molekula, vai tā ir citoplazma. Viss tas ir tik sarežģīti, ka nav. Mēs esam dzirdējuši, dzīvību radījuši. Tas ir blefs, meli, ne visi viņi pūlās, bet viņi ir tik tālu, lai radītu kaut vienu dzīvu šūnu. Viņi ļoti tālu. Reku, James Tours, jūs varat iegooglēt un paskatīties. Viņš aizsēsa muti visiem ciet, kas grib pretēji Bībelē runāt.
Un savas grāmatiņas ievadā es mīnu vienu tādu gadījumu, kas notika Latvijas Universitātes bibliotēkā 2000. gadā, kad man bija jāraksta bakalaura darbs, un es vienu pēcpusdienu atveru vienu enciklopēdiju, un es tur uzrakstu, izlasu tādu šķirkli, tādu teoloģisku kreacionisti. Kas tie tādi? Viņi uzskata, kad pasaule radusies pēc Bībeles sižeta, ka Jēzus radīs šo pasauli pirms aptuveni 6000 gadiem. Tie manējie. Tie manējie. Daudz jau tādas nebija tādas enciklopēdijas, bet es jūtu tajā pēcpusdienā un vakarā Svētā gara vadību. Un tu blakus enciklopēdijām atradās arī daudzas kreacionijas grāmatas. Viena no tām bija tas biblische Zeugnis der Schöpfung, bibliskā liecība par radīšanu, viņi tā var nosaukt arī. Un tas bija vācu zinātnieks Werners Gits, kurš arī tic, kad Jēzus šo pasauli radīja aptuveni pirms 6000 gadiem. Un viņam pieder tāda tēze, ka Jēzus ir vienīgais, kas ir bijis no mūžības un kas ir debesu valstības ķēniņš. Viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Vai mēs spējam saprast šādu aizraujošu domu? Cilvēks uz Golgātas krusta un šīs pasaules un visas dzīvības radītājs ir viena un tā pati persona. Viena un tā pati persona. Dievs, kas visu radīja, viņš arī nāca, lai par mums nomirtu. Un savā neaptvarējā mīlestībā uz mums viņš ļauj sev pieneglot pie krusta mūsu grēku dēļ un neatsacījās, lai varētu atvērt mums durvis uz debesīm. Ik viens, kas to noraida, zaudē visu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu un icinādami. Un, protams, kā arī kreacionijas kustībā norāda, ka fokus jau nav uz to zemes vecumu. Ja, viss liecina, gan mēnesis rotācija, gan visi ķīmiskie procesi, ko mēs novērojam uz zemes, viss liecina, ka zeme ir jauna, bet mēs sakam, pasaule, Latvijas zinātnieki, Latvijas profesori, Latvijas tauta, pievēršaties Jēzum, pievēršaties. Mēs ejam, protams, kontrastā, ja, viņu idejām. Ja, kas ir Latvijas universitātē, Latvijas skolās, Latvijas izglītībā valda evolūcijas teorija, un tur Jēzum ir ierādīta figa. Ne tu mums esi vajadzīgs, ne mēs tevi atzīstam neko. Man ir taisnība absolūti. Tāda ir mūsu izglītības sistēma sapuvusi, bezdievīga, un viņa velk visu tautu purvā. Un tāpēc paldies Dievam, ka Dievs iedeva man šo grāmatiņu, un lai tā atnes svētību un kaut kādu lūzuma punktu. Un tā ir mana pārliecība, ka daudzi profesori Latvijā kļūst par evaņģēlistiem, un viņi sludinās evaņģēliju Latvijā. Un mūsu skolnieki, jaunieši, bērni, viņi rāpos un skries uz draudzēm un uz dievkalpojumiem un svētdienas skolām. Jēzus vārdā, āmen!